6. februāra vakarā apmēram 17:30 pilsētā izvietotās video novērošanas kameras fiksēja, kā divi pusauģi sasita skulptūru, kura pirms pusotra gada tika novietota Cietoksnī. Minētā skulptūra tapa Keramikas Land Escape simpozijas laikā, un to veidoja 3 zviedru mākslinieki. Skulptūras vērtība ir apmēram 7000 eiro. Pusstundu pusauģi vienkārši pa to kāpelēja. Vēlāk sāka atlaust tās detaļas un spārdīt to ar kājām. Marko Rotko centra direktors Aleksejs Burunovs nesaprata, kāpēc privātās apsardzes firmas darbinieki, kuru acu priekšā tas viss notika, neiejaucās. Tas, kas ir noticis ar to skulptūru, es domāju, ka būs jāatbild apsardzes firmai, jo nevar būt, kā 30 minūšu laikā viņi nav izsaukuši operatīvu grupu, lai novērst šo vandalisma pasākumu, jo ja būtu izsaukuši operatīvu grupu, tas nebūtu noticis. Tā kā pusauģi, kuri veica vandāliskās darbības, nav sasnieguši 14 gadu vecumu, administratīvo sodu par nodarīto saņems viņu vecāki. Ievērojot pilsētas noteikumu 173. pantu par vecāku pienākumu nepildīšanu, vecākiem tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 210 eiro. Jāatzīmē, ka tas nav vienīgais vandālisma gadījums, kuru vēsturiskajā kompleksā ir paveikuši bērni. Pagājušajā gadā vietējo puišu grupa, kuru starpā bija arī puika, kurš ir vainojams skulptūras izjaukšanas lietā, aizdedzināja labierīcības. Tā kā liela daļa Cietoksnī esošās mājas nav apdzīvotas, tās bieži tiek demolētas. Uz pašreizēju momentu Cietoksnī ir tādas, varbūt teikt, 3 īpašuma formas. Viens no lielākajiem īpašniekiem ir Finanšu ministrija. Finanšu ministrijas īpašumus apsaimnieko valsts nekustamie īpašumi. Ņemot vērā to, ka viņiem ir savi štatu darbinieki, viņi, protams, acīm redzami, gandrīz katru dienu ir redzami, ka viņi nāk, apseko savas ēkas, jebkurā gadījumā cenšas pēc iespējas ātrāk aizsist visas kaut kādas izlaustās durvis, izlaustos logus, bet tas process ir tāds, ka viņš ir visu laiku patstāvīgs, jo no viena gala viņi sit ciet, kā jau otrā galā pa jaunu lauž ārā. Kā atzīst Marko Rotko centra direktors Aleksejs Burunovs, dažreiz pateicoties video novērošanai, var ne tikai atpazīt likuma pārkāpējus, bet arī novērst īpašuma bojāšanu. Attieksme pret apkārtējo pasauli rodas no audzināšanas un vecāku rādītā piemēra. Iespējams, tieši vecāku uzmanības trūkums ir veicinājis šādu bērnu uzvedību. Bērnus pat nebaida, ka šajā teritorijā uzturas policija, jo tieši vienā no vēsturiskākajām ēkām atrodas valsts policijas Latgales reģionālā pārvalde. Bēdīgi, ka policiju vajag lūgt būt uzmanīgākiem. Tas neatiecas tikai uz policiju, bet arī uz pilsētas iedzīvotājiem. Pusstundas laikā, kuras laikā pusauģu skulptūru bojāja, garām pabrauca vairākas mašīnas, un neviens, diemžēl, neiejaucās.